22. jūlijā, nopakojušies ar visu nepieciešamāko, bijām gatavi iekarot franču zemi. Polija mūs sagaida ar dabas stihiju, zibiņo kā jaunā gada savulce ar 5 sekundžu intervālu un gāžu lietus. Izbraucam Vāciju, Holandi un tuvojamies mūsu pirmajam galamērķim – Brigei. Trūkst vārdu, lai aprakstītu Brigi, nevelti viņi iekļauti UNESCO kultūras mantojuma sarakstā. Arhitektūra ir pasakaina un apbrīnas vērta, sīki smalki izstrādāti grezni elementi redzami visapkārt. Brīžiem šķiet, ka esi Venēcijā, daudzo kanālu un tiltiņu dēļ. Daudzie tornīši un garām rikšojošie zirdziņi rada seno pilsētas atmosfēru. Brigas centrālais laukums ir pilns ar turistiem un manāma liela rosība. Cilvēks izklaidē pūtēju orķestris. Brigai izbaudam arī pirmo krodziņu viesmīlību. Paliekam blakus kādai lielai katedrālai un nobaudām beļģu pankūkas, krepes ar ievārījumu un saldējumu. Garšoja lieliski. Nevarējām atturēties arī no iepirkšanās kārdinājuma, jo malu malās ir visādi veikaliņi. Brigi par savu pirmo galamērķi izvēlējāmies detektīvu komēdijas Reiz Brigē iespaidā, jo noskatoties filmu gribējās dzīvē apskatīt pilsētu. Tā arī staigājam un apskatām filmā redzētās vietas, kas dzīvē izskatās vēl iespaidīgāk. Ejot gar kanālu un sekojot pīlēm, izejam līdz skaistam parkam. Pīlē, nekur. Vakarā ejot pa pilsētas mazajām ieliņām, izejam īstu latīno priekšnesumu, kas ātri vien aiznes kājas ritmam līdzi. Citur savukārt tiek būvēta skatuve un gatavojas priekšnesumiem kādu festivālu dalībnieki. Iespaidi par Brigi tiešām ir paši labākie un liekas, šī būs pilsēta, kur noteikti vēl atgriezīsimies. Ir 4. mūsu ceļojuma diena un esam šķērsojuši Francijas ziemeļu robežu. Mums pa ceļam pirmā ir ostas pilsēta Kalē. Noparkojamies pie kādas baznīcas un dodamies apskatīt apkārtni. Pa ceļam iemēģinam roku mantiņu vilkšanā, bet šoreiz nekā. Un tad tagad. Tālāk dodamies apskatīt Kalē pludmali. Pa ceļam mums ir iespēja redzēt mācību paraugu demonstrējumu, kur suņuks uz ūdens glāb cilvēkus. Melnais skaistulis tiešām ir lielisks. Tobrīd mēs pat nenojautām, cik ļoti francūži mīl savus mazos draugus, kuri varēja pavadīt savus saimniekus it visur, jo tādas aizlieguma zīmes suņiem nekur nemanījām. Laiks ārā ir diezgan apmācies, bet neskatoties uz to, pludmalē redzama liela rosība. Notiek dažādas spēļu sacensības un cilvēki atpūšas.
Sajūtamies kā tūristi un ejam apskatīt pilsētu. Tā kā šodien ir svētdiena, pilsētā visi veikali ir slēgti un strādā tikai restorāni, kuros piedāvājumā ir ļoti plaša jūras velšu izlase. Jāatzīmē arī Greznākā ēka Kūziem, Kalē mākslas muzejs ar ļoti skaistu parku. Papriecājamies par kārtējo skaisto suņuku un laižam tālāk gar krastu meklēt kaitvietas. Pa ceļam izbaudām visgreznāko opāla krasta posmu. No vējainajiem zemesragiem, Kapgriznez un Kapblanknez pavaras iespaidīgs skats. Tālu jūrā var manīt Anglijas piekrasti un vērot kuģu ceļu uz turieni. Neiedomājami šķiet, ka kaut kur tajā rajonā dziļi zem jūras stiepjas apmēram 20 km garais Lamanša tunelis. Nokāpjam lejā līdz pludmalei un novērojam, ka 5 minūšu laikā ūdens atkāpies jau vairāk par 100 metriem. Pēc brīža atkal jau esam pie jūras jaukas pludmales, kur smiltīs atrodam nolaustu pumpju rokturi. Laba zīme. Turpat netālu sameklējam kempingu, kurā 11. vakarā knapi tiekam iekšā un pirmo reizi stelējam augšā telti. Ceram, ka rīt būs vējš un sanāks uzkaitot. No rīta secinām, ka vēja tomēr nav, un laiks arī apmācies. Uzvāram pusdienās zupiņu un dodamies tālāk. Visu ceļu uz Latukeli ielietas un cerība par smuko laiku jau zuda, taču nonākot pludmalē, ieraugam kaitus un uzreiz ir skaidrs pūš, tātad paliekam. Arī laiks sāk noskaidroties un pat parādās saulīte. Sameklējam kempingu, Kempingu Delamēr, pāris soļu attālumā no jūras un iekārtojamies. Tas gan prasa pāris stundas un nervus, bet uzgrilētā pangasija un garneles gala galā garšo lieliski. Vēlāk gan atklājās, ka grilēšana kempingā stingri aizliegta. Dodamies uz pludmali un vērojot kaiterus pie vīna glāzes sagaidam saulrieti. Pilsētas centrs ir pilns ar dzīvniekiem, un visapkārt ganās zirgi, kazas, buļļi, lamas un pat kamieļi. Šeit viesojas cirks, un varam samīļot un pabarot visus dzīvnieciņus.
Jau agri no rīta dodamies uz pludmali. Šodien beidzot pirmā saulainā diena, un pludmalē pilns ar burātājiem, kas brauc par smiltīm. Puķos ar telti. Arī es ātri pumpēju kaitu un dodos jūrā, bet pēkšņi sāk pazust vējš, līdz nolūt pavisam. Tā arī pavadām dienu pludmalē sauļojoties, spēlējot volejbolu un sērfojot ar piepūšamiem matračiem.